tirgus attiecības ir būtiskas uzņēmējiem ilgtermiņā, jo tās ir attiecības ar piegādātājiem, ar klientiem un ar partneriem. Tas ir stāsts par uzņēmumu vēlmi būt caurspīdīgiem, informēt par sevi dažādos līmeņos, un tas ir arī atbildīgs mārketings. Tā ir godīga komandas praksa kopumā. Ja uzņēmumam nav attiecību ar šīm iesaistītajām pusēm, uzņēmumam nav biznesa. Ilgtspējas indeks ir labs piemērs tam, un šie uzņēmumi ir labs piemērs tam, kā šī plaisa starp biznesa vidi un sabiedrību tiek mazināta. Un indeksa uzņēmumi jau ir labās prakses piemēri Latvijā šobrīd. Šogad mēs varam lepoties ar to, ka rezultāti ir paaugstinājušies un mūsu ilgtspējas indeksa dalībnieki ir saņēmuši ļoti augstu novērtējumu, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tiek īstenots virkne labās prakses piemēru, gan skatoties no uzņēmuma caurspīdības, no informācijas pieejamības viedokļa, gan arī no labas pārvaldības principu īstenošanas uzņēmuma darbībā. Tomēr tas, ko man kā ekspertam vēlētos un gribētos vairāk redzēt, ir, lai šīs prakses, lai šie piemēri būtu vairāk nokomunicēti gan uzņēmuma darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, piegādātājiem. Piedaloties nākamajā gadā, varēs ne tikai uzlabot šī gada pozīcijas, bet arī jau pārbaudīt sevi jaunās kvalitātēs. Tāpēc laipni aicināt arī nākamajā gadā.